Šeit un šajā nedēļā par Rīgu, acīm redzot, esat bijusi vairāk nekā tikai 10. datumā. Nu, vispār es esmu Mākslas akadēmijā mācījusies 6 gadus un esmu bijusi spiesta. Absolūti nedomāju par jūsu būšanu Rīgā citos laikos, bet šajā nedēļā jums bija iespēja redzēt daudz no dziesmu un dzejas svētku piedāvājumu. Mūsu dalība gan bija ierobežota tikai no piekdienas rīta, kad mēs ieradāmies, un tagad, kad mums būtu bijis jāiet gājienā, bet, diemžēl, nolēma novada organizatori, ka jūs neiesiet gājienā. Bet neoficiāli gājienā tomēr kāds devās no jūsējiem, vai tad pakļāvāties šoreiz? Man ir ļoti grūti pateikt, tāpēc, ka mēs nolēmām, tā kā mēs bijām tikai 3 dieniņas, mēs nolēmām vēl liederīgi izmantot šo te laiku un atbraukt uz Vecrīgu un apmeklēt, izmantot to piedāvājumu, ko mums piedāvā bezmaksas apmeklēt muzejus un paskatīties, kas notiek Rīgā. Un tajā norisē, kurā jūs piedalījāties, kas jūs no tiem godalgotajiem patika vislabāk? Kuri bija tie spilgtākie, kas jūs iedvesmoja, kas redzīja, var arī tā, tas ir interesanti, tas ir radoši? Protams, laureātes meitenes tiešām jau ar profesionālu piesitienu un modeļu augumu. Tās, protams, manām meitenēm, kas ir tikai pamatskolnieces, protams, bija kā iedvesmas avots. Bija kā iedvesmas avots, un, protams, arī augstākās balvas ieguvēji paši mazākie dalībnieki ar ļoti interesantiem tādiem tērpiem. Arī bija tiešām tā vērts, un kā jau teica žūrija, tad tiešām visas kolekcijas bija ļoti labas kvalitātes darbi, un man tā tiešām gribētos tā teikt, ka tas, kas bija pirms 5 gadiem, tad tagad tomēr ir tā, tiešām interesantāk, plašāk un tiešām labākā kvalitāte. Esat izaugsmi un attīstību pieredzējuši šajos svētkos. Un šie dažādie piegājieni, no vienas puses varbūt tradīcijas, no otras puses 21. gadsimta vēsmas, kuras varējāt redzēt citu sacensoņu darbos, kas jums vairāk gāja pie sirds, tās etnogrāfiski varbūt vairāk sakņotās vērtības, vai tas, kur bija sapludināta tā pagātne? Man liekas, ka tas, ka tās kolekcijas bija tik daudzveidīgas, diez vai mēs varam vērtēt, kas ir vērtīgāk, tā mūsdienīgā māksla vai tomēr tā turēšanās pie tām latviskajām tradīcijām. Man ir ļoti grūti to jums. Katrā ir savs spēks. Jūsu 10 meitenes, kas viņam šajā nedēļā Rīgā patika vislabāk? Kā viņas atklāja šādas savas iespējas? Mēs vakar bijām ģenerāla mēģinājumā. Mums tiešām ir žēl, ka mums neizdevās noklausīties visas dziesmas līdz galam. Man ir grūti pateikt, man liekas, ka viņas varbūt tagad vēl to tā nespēja izvērtēt, jo viņas ir maziņas arī, sākot no 1. līdz 8. klasē. Viņas pašlaik, man liekas, ir diezgan nogurušas, un noteikti tad, kad viņas aizbrauks mājās un parunās ar vecākiem un izvērtēs un atcerēsies, tad varbūt, ka tad mēs varētu par to padomāt un parunāt. Sandra, mīļš, jums paldies, ka piedalījāties šajā sarunā, ka esat iedvesmojusi un ierosinājusi arī savu novada ļaudis piedalīties 11.